strādāju Latvijas Universitātē kopskaitā jau 10 gadus. Un aizsākums bija pavisam netīši, jo pamatprofesija man ir māsa. Es biju Medicīnas akadēmijas studiju laikā. Viens no cikliem bija saistīts tieši ar pedagoģiju. Darbā ar studentiem droši vien vissaistošākais ir tā vēlme no viņu puses uzzināt jaunas lietas un mana vēlme atrast tās atbildes uz viņu jautājumiem. Tas gandarījums, ko tu redzi tajā izaugsmes procesā, ir ārkārtīgi liels un tas arī saista visvairāk. Protams, tad, kad nāk vecākie studiju gadi, jau tad neapšaubāmi tā izaugsme ir pilnīgi atšķirīga un tā ir ārkārtīgi brīnišķīga. Cilvēcīgums ir ārkārtīgi būtiska komponente mūsu darbā, un cilvēcīgums ir tā komponente, ko es vienmēr saviem studentiem arī noslēgumā mūsu ciklu beidzot vienmēr saku, nezaudējiet sevī to cilvēcīgumu, jo caur cilvēcīgumu iet līdzās gan šī līdzjūtība, gan empātija, gan sapratne, gan uzklausīšanas māksla, kas arī ir viena no sastāvdaļām tieši šī cikla praktiskā cikla ietvaros, kuru arī es docēju.